Labrīt, es esmu Elza. Labrīt, es esmu Elizabete. Labrīt, es esmu Rudolfs. Labrīt, es esmu DJs Vāzīte. Un Mēs esam bērnu radio. Ha, 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 ha! Sveicināti radio šorīt bērnu aizsardzības dienā. Tad mēs arī sargājam tos bērnus. Un, mūsu īpašais talkšau saucās DJs Vāzīte. Viņa lidojošais cirks. Labu apetīti, Vāzīte. Paldies. Ko tu saki? Paldies. Redziet, kāda balss viņam san jocīgi. Jo kā, viņam māte iedeva līdzi maizi. Vai ne? Ko? Vāzīte. Tev iedeva maizi līdzi? Nu, Vāzīte ir jāskatās ārā pa logu tagad. Jāskatās ārā pa logu un jāizēd mutē. Tev garšo maize? Man ļoti garšo maizi. Kāda maize tev labāk garšo? Man garšo baltā. Baltā, jā. Baltā, jā. Un tā kukula tev arī iedeva līdzi aptuveni, jā. Jā. Kas tev vislabāk garšo? Vislabāk man garšo melnā maize ar speitu. Tu teici, ka tev garšo baltmaize. Mazliet pretrunās mēs nonācām, Vāzīte. Nu labi, tas nekas. Tev bija tā jubileja pagājušā nedēļa, jā, sestdien tev palika 7 gadi, jā? Ko jubilejā uz galda, ko ciemiņiem tu devi Ritai un tai pašai Āņai, tām krievietēm, kas pie tevis bija atnākušas? Tur bija končas, visādas gaļas, desas. Šašliks nebija? Nebija. Bet tur bija kliņģeris. Kliņģeris, gaļas kliņģeris. Kāds gaļas maizes? Maizes kliņģeris bija, jā? Nu, bet, kad tu ietu ciemos, tu negribētu, ka tev iedod arī makaronus? Nu, vai tā kādās jubilejās tev dos makaronus? Jā, tā gan ir. Nīderlandē nometa atkāpies katoļu mācītājs, kuram atklāta alerģija no dievmaizītēm. Tēva Stefana van Dierendorka organismam nepiemērots izrādījās glutēns, taču katoļu baznīca neļauj dievmaizītes bez tā. Mācītājs jau studiju laikā bija spiests secināt, ka jūtas slikti reiz, kad pieņem svēto vakarēdienu. Tomēr turpinājis izvēlēto ceļu un pat pienācis, ka baznīca ļauj viņam izmantot divmaizītes ar zemu glutēna saturu. Tomēr tas nav līdzējis. Mācītāja darbu viņš pamet, jo neesat gribējis izvēlēties starp ticību un veselību.